Tepat jaunais gads. Kopā ar jauno gadu debesis iekrāsosies uguņošanas krāsās, un būsim godīgi, tas ir laiks katru gadu, kas liek mums domāt arvien vairāk par to, kā jūtas mūsu mīluļi. Viņiem tas nepatīk, vai ne, Laura? Pavisam noteikti nepatīk. Ko mēs varam darīt? Dzīvniekiem ir dažādi īpaši līdzekļi, ar ko nomierināt viņus. Ir siksniņas, ir pilieni. Siksniņas labāk suņiem, kas ir paredzēti ar īsu spalvu. Jā, zigiem tas nebūs, jā? Nē, zigiem gluži tas nebūs, jo spalva tomēr absorbē labākais, likt nevis tieši jaungada vakarā. Sākas salūts, uzliksim siksniņu, vajag palīdzēs. Tāds nestrādā. Vajag laicīgi jau sākt rūpēties. 2–3 dienas iepriekš. Tāpat ir arī kārumi, ir, piemēram, nav stress, kas ir profilaktiskais, arī uz dabiskās bāzes, balderiāņi. Viņus varam uzpūst uz guļvietas vai kastītē, vai uz dzīvnieka guļvietiņas būtībā. Tāpat, ja iet ārā staigāties sunijā, tad var to kakla siksniņu, vai ir arī, kas ir nedaudz stiprāki, bet arī dabīgi līdzekļi veterinārie. Labo man, Laura, es kļūdos, bet man gribas teikt, ka šie ir tādi nedaudz slinko saimnieku receptes, jo neviens suns jau nav tik laimīgs kā noguris suns, vai ne? Jā. Un labākais, ko droši vien ir darīt tajā vecgada dienā, kārtīgi izsteigāties ar savu mīluli. Kāds no mājniekiem, ja var kārtīgi izsteidzināt sunīti, jā, tas būtu tas pats labākais. Ja mēs nevaram būt blakus, un tā ir sagadījies, ka jaunais gads ir jāpavada bez savu mīluļu, ko mums darīt mājās? Ir kaut kādi ieteikumi, kaut kādas receptes, kā panākt, lai viņi tā uguņošana nepārsteidz un nesabaida? Aiztaisam logus, durvis, balkonu, visu, kas pēc iespējas varētu nobloķēt. Jā. Tāpat arī var aiztaisīt aizkarus, lai nav tie šāviņu, tas spilgtās gaismas. Jā, noteikti tas pats sliktākais, kas notiek katru gadu. Un tā tiešām ir tā realitāte, ka tas dzīvnieks tik ļoti sabīsts, ka aizbēg. Vai mēs varam darīt kaut ko pirms tam, un kas mums ir jādara pēc tam? Ja dzīvnieks ir čipots, dzīvniekam ir pasi, visi dati, ja kāds viņu atrod, viņi parasti tiek nogādāti kādā no patversmēm. Tad nākamā dienā noteikti zvanam patversmēm, meklējam, skatāmies, kur tas sunīts kaķītis varētu būt. Sākotnēji vai paralēli ejam pa teritoriju, skatāmies, kurā vietā tas dzīvnieciņš varētu būt. Protams, ir, ka dzīvnieki bēg ļoti tālu, cik vien tālu iespējams, jo paši apjūk un nomaldās, un cerams, ka kāds viņus atrod. Bet, jā, nodrošinam ar atstarojošiem elementiem, kas tāda ziemā ļoti svarīgi. Jā, un tie man 2 centi, ko Lauras var pielikt tev stāstītajiem, telefona numurs klāt pie kakla siksniņas obligāti. Jā. Un lai cik briesmīgi tas neizklausītos, bet tomēr ir vērts, ja mēs zinām, ka tas dzīvnieciņš baidās no tās uguņošanas, uztaisīt vienu skaistu fotogrāfiju ar viņu pirms tam. Lai mums ir bildi, ko ielikt sociālajos tīklos, ja viņš ir pazudis. Jā, sociālajā tīkļi ļoti labi strādā, protams, Facebooks un tā tālāk. Cilvēki ļoti atsaucīgi par laimi mūsdienās, bet jā. Ja uztaisam žetoniņu sunītim klāt, tas ļoti daudz dod. To ir arī pie jums dinozauristi? Jā, pie kas tas neprasa vairāk par 5 minūtēm. Gluži tāpat kā mēs domājam par savu svētku mīlestību un kārtīgi to saplānojam un rūpējamies, parūpēsimies arī par savu mīluli, lai viņam jaunais gads iesākas priekos. Un viņš ir gatavs jauniem piedzīvojumiem 2024. gadā. Dinozo, tava teritorija.